Mani sauc Eduards Beķeris, esmu balss aktieris, un man ļoti patīk mans darbs, jo ikdienā varu kreatīvi izpausties, sanāk strādāt kopā ar lieliskiem cilvēkiem un katru dienu bezmaksas kino. Šis darbs ir interesants ar to, ka ikdienā jāsastopas ar ļoti interesantiem cilvēkiem, kuri dara dažādus darbus, vai mūzikas jomā, vai teātrī, un tad mums notiek tāda interesanta doma apmaiņa, protams. Ir interesanti iepazīt savu balsi, ir interesanti mācīties arī valodas, jo, piemēram, tad, kad tu runā kādu seriālu, kuram ir vairāk kā 50 sērijas, tu lēnām sāc jau izķert kādus atslēgas vārdus, piemēram, mīlestība vai mamma turku valodā. Kurš zina? Es zinu. Tas tā kā valodas bagātināšanai ļoti labi. Un es aizbraucu ekskursijā uz Turciju, un man turki teica, ka man ir ļoti laba izruna tiem dažiem vārdiem, ko es runāju turku valodā. Tā kā paldies seriāliem. Balss treniņš, protams, ir fantastisks un reizē arī ideiskais treniņš. Sadzirdēt dažādus raksturus, pēc tam viņus atdarināt un pēc iespējas labāk arī ieskaņot. Tas ir ļoti aizraujošs prāta un arī balss piedzīvojums, un tur var noķert ļoti daudz jauku, brīnišķīgu un pozitīvu mirkļu. Var iepazīt sevi daudz dažādākos aspektos, nekā to ir iespējams izdarīt vienkārši uz ielas vai dzīvē kaut kur tāpat. Tā kā studijas darbs, tas ir interesanti.